ļoti priecīgs un apmierināts par to, ka manā dzīvē balanss koncepcija ienāca, jo pateicoties šai te koncepcijai, es šodien esmu vesels, man nav vajadzīgs ikdienā nekādas zāles, un es varu 5 dienas nedēļā trenēties. Tā kā tas ir mans brīnišķīgais sasniegums. Vēl pa ceļam es izstāstīšu varbūt vēl kādas nianses, ko vēl es esmu iegūs. Bet tagad es labprāt padalītos arī ar ekrānu, lai jums ir arī kāds materiāls, ko redzēt, ne tikai klausīties. Tas varētu būt noderīgi. Tā. Nu, lūk. Kas ir Zeno veselības koncepcija? Principā viņa ir tas, ar ko veselības domāšana un veselības nozare vai zinātne kā tāda sākās tos 2500 gadus atpakaļ, kad veselības pamatlicējs vai ārstu vai rūpēm par cilvēku veselību pamatlicējs Hipokrats sāk pie tā strādāt, un viņš pateica savu brīnišķīgo domu par to, ka ja mūsu ēdiens būs mūsu zāles un mūsu zāles būs mūsu ēdiens, tad mēs varēsim par savu veselību vislabākajā veidā parūpēties, tāpēc, ka katru dienu, kad mēs ēdam, mēs barojam vai nu savu veselību, vai nu savu slimību, atkarībā no tā, cik sabalansētu, kvalitatīvu un labu ēdienu mēs izvēlamies. Un es šodien gribētu sākt ar to, ka es gribētu paskatīties uz to, ko šobrīd saka veselības nozares zinātnieki un profesionāļi, kas ir tie lielākie cēloņi un iemesli mūsu veselības izaicinājumiem šajā laikmetā vai šajā laikā. Un zinātnieki un veselības nozares profesionāļi arvien vairāk runā par 5 būtiskākajām lietām, kuras tiešām posta mūsu veselību. Pirmais, tas ir kronisks iekaisums. Kronisks iekaisums, kuru rada omega-3 taukskābju iztrūkums mūsu organismā, tāpat kā polifenolu trūkums pārtikā. Ja mēs viņu nesaņemam, ja mūsu organisms viņu nesaņem pietiekamā daudzumā, tad mūsu organismā veidojās kronisks iekaisums, kas ir viens no pamatnoteikumiem, lai mūsu organismā varētu veidoties kronisks saslimšanas. Otrs ir disbioze, jeb tas, kad mūsu baktērijas mūsu organismā nav sabalansēti, kvalitatīvi un pilnvērtīgi paēdušas, attiecīgi viņas nevar pildīt savu lomu un līdz ar to pieaug gremošanas sistēmas izaicinājumi, pieaug imūnsistēmas traucējumi, jo 70% mūsu imunitātes dzīvo mūsu zarnu traktā, un to nodrošina tieši šīs te baktērijas, un šķiedrvielas ir viņu galvenā pārtika. Un ja šķiedrvielas mums iztrūkst pārtikā, tad disbioze ir tās sekas, ko šis te iztrūkums rada. Trešais nozīmīgais iemesls ir B tipa bats. Mēs dzīvojam it kā laikmetā, kad ieejot jebkurā lielveikalā, mēs redzam milzīgu daudzumu visu tropisko augļu. Jebkurā sezonā mums ir pieejami praktiski jebkuras ogas un jebkuri augļi. Tas pats ir ar dārzeņiem. Tas pats ir ar visiem produktiem. It kā mums viss ir, bet tajā pašā laikā zinātnieki un veselības nozares speciālisti runā arvien vairāk par tādu jēdzienu kā B tipa bats. Mēs zinām A tipa badu. A tipa bats ir, kad cilvēkam vienkārši trūkst ēdiens, un viņš ir badā, tātad viņam pietrūkst kalorijas, pietrūkst uzturvielas, viss pietrūkst, un līdz ar to viņš vienkārši žūst ārā, un tas ir parastais bats, kādu mēs zinām. Bet B tipa bats ir tāds, kad kalorijas mums pilnībā pietiek, bet tajā pašā laikā vitamīni, minerālu vielas un citas uzturvielas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, viņas vairs tur pārtikā nav. Ir pētījumi, kuri parāda, ka pat jau laika posmā no 1987. gada līdz 2004. gadam
augļos, dārzeņos pazuda 56% no tiem vitamīniem, minerālvielām, kuras tur kādreiz bija. Tās ir milzu izmaiņas. Un tātad, ja mums tajā pārtikā viņas nav, tad ir jautājums, kā mēs viņus varam pilnvērtīgi uzturā atgriezt. Kā jūs redzat, pirmās trīs problēmas ir iztrūkums. Ejam tālāk. 4. problēma, ko ārsti un veselības nozares profesionāļi un zinātnieki izceļ, ir pieaugošs cukura daudzums visos pārtikas produktos. Vienalga, vai tas ir kečups, vai tie ir čipsi, vai tie ir batoniņi, vienalga. Visos produktos ar katru dienu pieaug cukura daudzums. Cukurs mums ir visur. Mēs ejam uz kafejnīcu, tur ir cukurs kā garšas pastiprinātājs visos ēdienos, restorānos tas pats, visur tas pats. Ar vienvārdu sakot, mums ir jādomā par to, kā samazināt daudzumu savā ikdienas uzturā. Un 5. ziņa, par ko mēs zinām droši vien jau visilgāk, ir tas, ka fiziskās aktivitātes mums ikdienā iztrūkst. Nu, lūk, un Zirzino veselības koncepcija būtībā tiešā veidā atbild uz pirmajām 3 problēmām, netiešā veidā atbild uz pēdējām 2. Bet sāksim ar pirmo. Kāpēc tieši omega-3, jeb šis hroniskais iekaisums ir problēma un ko mēs ar to varam darīt? Tātad, cilvēka ķermenī ir aptuveni 37 triljoni šūnu. Šūna ir mūsu organisma pamatelements, jeb būtībā tas ķieģelītis, no kā uzbūvējās mūsu organisms. Līdz ar to, ja mēs to saprotam, tad mēs saprotam, ka ir super svarīgi, vai katra no mūsu šūnām ir būvēta savā vislabākajā izpildījumā, vai nē. Un uzturs ir tā ļoti būtiskā sastāvdaļa, no kā tad tās šūnas var saņemt visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai tā šūna, kas šobrīd mūsu sarunas laikā piedzimtu, lai viņa būtu savā pilnvērtīgākajā izpildījumā. Un savukārt, ja viņas saņem nepilnvērtīgu to uzturu, tad tā šūna nevar mums pilnvērtīgi kalpot. Un te ir nedaudz bildīts par to, kā tad tas tieši strādā un kā to tieši ietekmē omega-3. Tātad, ja mums ikdienā omega-3 iztrūkst mūsu uzturā, tas nozīmē, ka mūsu šūna apvalki veidojās cieti un stīvi, un uzturvielas, kuras mūsu šūnai vajadzētu saņemt, apgrūtinātā veidā tā šūna spēja saņemt, jo tas šūnas apvalks ir stīvs un ciets. Un savukārt sārņvielas izvadās lēni un apgrūtināti. Kad patstāvīgi mēs šādā te omega-3 iztrūkumā atrodamies, tad principā šis stāvoklis ar lēnu uzturvielu uzsūkšanos un lēnu sārņvielu izvadīšanos paliek patstāvīgs, viņš pārtop hroniskā iekaisumā. Un tas ietekmē pilnīgi visu mūsu organismu. Smadzeņu darbību, matu kvalitāti, sirdsdarbību, ādas elastību, iekšējos orgānus, locītavus, muskuļus, visu mūsu organismu. Un savukārt, tad, kad mēs esam nodrošinājuši to pilnvērtīgo uzturu, kur omega-3 pietiek, šie tie šūnu apvalki ir mīksti, elastīgi, uzturvielas uzsūcās viegli ērti un sārņvielas viegli ērti izvadās ārā no organisma. Un viss mūsu organisms pamazām kļūst par ieguvēju. Tāpēc tas ir tik svarīgi. Kāpēc tas ir mainījies? Tāpēc, ka gluži vienkārši mēs vairs neaudzējam pārtiku vai neķeram pārtiku, mēs viņu industriāli audzējam. Un industriāla pārtikas audzēšana būtībā ir ļoti lielā mērā skārus tieši omega-6 un omega-3 balansu. To pat varētu droši teikt, ka vislielākā mērā ir tieši šis te balanss cietis. Jo zivis ir galvenais omega-3 avots, un mūsdienās aptuveni ap 90% visu zivju, pat 95% visu zivju, ko mēs varam saņemt, viņas ir audzētas zivjaudzētavās. Attiecīgi, viņas ir barotas ne ar savu dabisko pārtiku, līdz ar to omega-3 daudzums šajās te fermās audzētajās zivīs ir 16 reizes mazāks nekā tam vajadzētu būt un nekā tas ir savvaļā augušās zivīs. Nav brīnums, ka tad, kad mēs skatāmies, kas ir noticis ar cilvēku organismā klātesošajām omega-3, mēs redzam, ka Eiropas Savienībā šis te balanss no nepieciešamā 1:1 vai pieļaujamā tolerantā līdz 3:1
Viņš ir izaudzis līdz 15:1, savukārt Amerikas Savienotajās valstīs viņš jau ir 25:1. Un jo vairāk mēs uzturā lietosim ultrapārstrādātu pārtiku, industriāli ražotu pārtiku, jo vairāk šis balanss ies uz nepareizo pusi. Bet lai mēs neminētu un nedomātu par to, kā tad ir ar mani, es it kā ēdu zivis un man liekas, ka viss ir baigi forši, tas, ko Zemzino piedāvā un tas, kas ir absolūti unikāli, mēs piedāvājam katram cilvēkam noskaidrot pašam. Kāda tad tieši ir bijusi tava pārtika? Tātad mēs varam aizsūtīt uz Vitas laboratoriju savus 3-4 asins pilienus, un Vitas Analytical Services izanalizēs mūsu asins paraugu un atsūtīs precīzu atbildi, kādas ir bijušas manas pārtikas izvēles pēdējo 4 mēnešu laikā, cik daudz tur ir vispār taukskābes. Tātad mēs tur redzam 11 dažādas taukskābes, cik viņām vajadzētu būt un cik viņas ir mūsu asins paraugā. Un tas, ko mēs redzam pēc, jau tie ir vairāk kā 1,100,000 testi, kas ir veikti, mēs redzam, ko. Un jūs, protams, redzat, ka tie ir 2020. Gada dati, bet tie dati īpaši nav mainījušies, tur ir tikai kaut kādas mazas niansītes. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka vidējais rādītājs cilvēkiem, kuri nekādu omega-3 uzturbagātinātāju uzturā nelieto, viņa vidējais rādītājs tātad ir 14,8:1, un ko mēs vēl šajā te bildē redzam? Mēs redzam, ka jo jaunāks ir tas cilvēks, kurš nodod savu asins paraugu, jo lielāks disbalans ir viņa organismā. Izņemot vecumu grupu no 0 līdz 9 gadiem, jo to, ko mēs jau šobrīd ar savu pieredzi zinām, kamēr vēl bērns neiet uz skolu, viņam saglabājās nedaudz labāks balans nekā tad, kad viņš sāk iet uz skolu, jo tur, protams, ka pārtika nav tā labākā. Ejam tālāk. Varbūt mēs varam vienkārši aiziet uz aptieku un nopirkt uz akciju lētāko omega-3 avotu un principā viss būs kārtībā. Bet nē, mēs redzam, tie ir arī ļoti daudz testi, kas ir veikti cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies tādu vai citādu omega-3 uzturbagātinātāju aptiekā vai veikalā, un ko mēs pēc tiem datiem redzam? Mēs redzam, ka viņu rādītājs ir nedaudz labāks nekā tiem, kuri nelieto neko, bet kas ir sliktā ziņa? 9,9:1 nekādi neatrisina kronisku iekaisumu. Tas nav tā, kad nē, te ir kaut kāda jēga. Tam nav jēgas. Jēga, ja mēs gribam patiešām savai veselībai kaut ko labi izdarīt, tas ir tajā mirklī, kad mūsu balans ir zem 3:1, tad mēs varam uzskatīt, ka mēs esam izslēguši to kronisko iekaisumu savā organismā. Un arī ne visos gadījumos. Jo, un šeit ir arī tiem cilvēkiem, kur gribētu varbūt vēl detalizētāk saprast par to, kas tad notiek ar visiem aptiekas omega-3 produktiem. Šis ir Cochrane. Tas ir viens no visnopietnākajiem pētnieciskajām organizācijām. Un šeit, kā jūs redzat, ir veikts ļoti nopietns pētījums par omega-3 produktiem, kas ir aptiekas produkti. Ir 112,000 cilvēku, kas šajos pētījumos kopsumā ir piedalījušies. Tas ir milzīgs daudzums. Un atzinums ir viens. Te ir mazs vai nekāds iegūms no omega-3 produktiem. Un ejam tālāk. Savukārt tie cilvēki, kuri ir lietojuši balansēļu, mēs redzam, ka viņu testa rādītāji ir zem 3:1, vidējais rādītājs tāds ir, un to var sasniegt 120 dienu laikā. Un te es gribu piebilst to, ko es jau sāku teikt. Tātad starpība ir tāda, mums neder rādījums arī 5:1, jo ja mēs gribam izslēgt kronisko iekaisumu, mums vajag tikt līdz balansam zem 3:1. Ja jūs gadījumā esat cilvēks, kuram jau ir kaut kādi veselības izaicinājumi, jau ir kaut kādas kroniskas saslimšanas, kā tas ir bijis man, es jums silti ieteiktu, ejiet balansā tuvāk pie 1:1. Teiksim, mans pēdējā testa rezultāts bija 1,3:1, un es redzu, cik būtiski labāk mans organisms man spēja kalpot, kad es esmu tuvāk šim te rādītājiem 1:1. Lūk,
Ar ko tad zem zīno balanseļa ir tik unikāla? Šī sinerģiskā formula ir pilnīgi savādāk nekā tas, ko mēs varam veikalos nopirkt, jo veikalos un aptiekās pamatā ir omega-3 produktu kombinācijā ar tokoferoliem vai vitamīnu E. Savukārt mūsu gadījumā balanseļa ir kombinācijā ar neapstrādātu augstas kvalitātes olīveļu ar ļoti augstu polifenolu saturu, un šī te kombinācija mums nodrošina 3 būtiski labākas lietas, salīdzinot ar jebkuru citu omega-3 produktu. Pirmais, mēs nevaram pārdozēt, mēs nevaram iedzert balanseļu par daudz, jo vitamīns E mūsu balanseļā ir 2% no pieļaujamās normas, tātad tas ir gandrīz nekas. Galvenais stabilizators ir olīveļa, tātad tā ir šķidrā zivs ar olīveļu, un šī kombinācija nekādu piesārņojumu organismā nedod. Savukārt, ja tas ir vitamīns E, ja mēs viņu lietosim par daudz, tad tas izsauks toksisku reakciju mūsu sāknās. Tātad tas ir pirmais iegūms, nevaram pārdozēt. Nākošais, šī kombinācija mums nodrošina to, kā jūs redzat šajā testā, kad omega-3 paliek dzīva, atrodoties mūsu organismā līdz pat 35 stundām. Un tas, ko zinātnieki saka, kad omega-3 vajadzētu palikt dzīvai vismaz 24 stundas, jo tad šī omega-3 piedalīsies nākošo šūnu būvniecībā. Tas ir otrais iegūms. Tātad mūsu šūnas reāli saņem dzīvu, veselīgu omega-3. Un trešais, polifenoli paši par sevi arī dzēš iekaisumu stāvokli mūsu organismā. Tātad mēs, lietojot zem zīno balanseļu, mēs iegūstam 3 reizes vairāk nekā ar jebko citu. Lūk, tas būtu par hronisku iekaisumu. Tātad pirmais jautājums, mēs jau varam uz viņu atbildēt. Mēs varam viņu izslēgt, ja nonākam balansam. Ejam tālāk, ko darīt ar disbiozu, šķiedrvielu trūkumu pārtikā. Kāpēc šī disbioza ir tik svarīga? Šobrīd zinātnieki ir noskaidrojuši to, ka mūsu organismā ir 100 triljoni baktēriju. Tātad tā rupji ņemot, 3 reizes vairāk mūsu organismā ir baktēriju nekā šūnu. Tad gandrīz vai tā kā tīri skaitliski, ja mēs ņem, tad varbūt mēs esam vairāk baktēriju nekā cilvēks. Ja? Bet šī baktēriju sadaļa cilvēka organismā ir vismazāk izpētītā, un zinātniekiem ir vismazākais priekšstats par to, kas ar baktērijām notiek un cik tieši viņas ir svarīgas mūsu organismā. Bet šobrīd tā tēma tiek pētīta visvairāk, un šeit ir neliels ieskats. Tātad pirmais, mēs zinām to, ka 70% mūsu imunitātes dzīvo mūsu zarnu traktā. Tātad, ja mūsu zarnu trakts būs veselīgs, tad mūsu imunitāte arī būs daudz labākā stāvoklī. Nākošais, šobrīd zinātnieki arvien vairāk runā par to, ka mūsu zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes, bet nu jau dzird domas arī par to, ka patiesībā tās varētu būt mūsu pirmās smadzenes. Un mēs visi zinām teicienu, ka tas ir es ar iekšām jūtu, es ar vēderu jūtu. Mans vēders saka priekšā. To cilvēki jau ir sen iepriekš teikuši. Bet patiesībā tur ir arī ļoti liela taisnība. Un tātad šīs baktērijas, kas dzīvo mūsu organismā, viņu galvenais barības avots ir šķiedrvielas. Un mums ikdienā vajadzētu apēst vismaz 30 gramus šķiedrvielas katru dienu. Vēl pie tam šīs šķiedrvielas ir vajadzīgas dažādas, nevis tikai vienas. Lai mūsu baktērijas būtu pilnvērtīgi un kvalitatīvi pāēdušas, jo baktērijas mūsu zarnu traktā nav vienas tikai, vai 2 vai 3. Viņas tur ir daudz, un viņas var sadalīt tā kā 2 grupās. Ir gram pozitīvās un gram negatīvās. Gram pozitīvā mūsu organismā vajadzētu būt ap 85%, gram negatīvām 15%. Tas ir tas veselīgais balanss. Kā mēs to nodrošinām? Mēs to nodrošinām ar to, ka mēs dodam pārtiku, kuru ir vajadzīga šīm gram pozitīvajām baktērijām, visas resnās zarnas garumā, tur tātad zem zīno piedāvājumā, kurš ir zinobiotiks, tur ir 8 dažādas šķiedrvielas, kuras
nodrošina to, ka viss mūsu zarnu trakts ir, visas mūsu zarnu traktā mītošās baktērijas ir saņēmušas viņām nepieciešamās šķiedrvielas un labi pēdušas. Tātad šīs te baktērijas var labi veikt savus darbu, tātad viņas var samazināt cukuru līmeni mūsu asinīs, uzlabot zarnu veselību, sabalansēt holesterīnu, nodrošināt veselīgu zarnu darbību un sabalansēt šo te mikrobiomu, tātad to gram pozitīvās un gram negatīvās baktērijas. Bet tajā pašā laikā, ja mēs dzīvojam ikdienā ar šo te reālo pārtikas piramīdu, kur ap 60%, un arī Latvijā, diemžēl, bilde rāda to, ka ap 60% mums ir ultra pārstrādātas pārtikas, mēs nekādi nesaņemsim šos te nepieciešamos 30 gramu šķiedrvielu. Viņi tur vienkārši nav. Un, jā, tad zinobiotikas ir tas produkts, kas šo te vajadzību atrisina. Un tā kā mums ir balansam, jeb omega-3, omega-6 balansam, mums jau ir tests, ar kur mēs strādājam jau 12 pilnus gadus. Es zinu, ka ceļā ir arī sausā asins parauga tests, kurš atbildēs uz jautājumu, kas mums notiek ar pietiekam vai nepietiekam šķiedrvielu daudzumu ikdienas pārtikā. Cerēsim, ka tas varētu jau nākošajā 2027. gadā parādīties. Sliktākajā gadījumā tas būs 2025. gads, bet tad mēs arī šo redzēsim, kā mūsu organisms viņu vai pilnvērtīgi vai nepilnvērtīgi saņem. Bet tātad šis ir veids, kā mēs varam atbildēt uz otro lielāko izaicinājumu, uz ko būvējās mūsu veselības izaicinājumu. Tagad tiekam pie trešā jautājuma, kas ir ar B-tipu badu? Kā mēs varam tos vitamīnus, minerālu vielas un citas uzturvielas dabūt savā organismā? Jo šūnu apvalkus tātad mēs esam sakārtojuši ar balansu. Tagad mēs jau varam dot organismam pietiekam daudz vitamīnus, minerālu vielas, auga ekstratus, betaglikānus 1,3, 1,6 un tā tālāk. Mums ir būtībā divas problēmas ar vitamīniem un minerālu vielām. Pirmā problēma ir tā, ko es jau teicu, kad būtībā tad, kad zinātnieki sāk analizēt un salīdzināt augļus, dārzeņus, citus pārtikas produktus, tieši šo te uzturviela blīvuma ziņā, tad viņi jau ir nokonstatējuši, ka jau tie laikam ir tuvu pie 80%, kas ir pazuduši no mūsu pārtikas, salīdzinot ar kādu 1980. gadu. Tā ir viena problēma. Tātad paši šīs te uzturvielas ir samazinājušās produktos. Bet tad ir otra problēma, kad, lai mēs viņus dabūtu, tad mums būtu jāēd šausmīgi daudz kalorijas, lai mēs varētu to iztrūkumu aizvietot. Savukārt, Zenzino ekstendu produkts, kurā ir vitamīnu, minerālu vielas un auga ekstrakts, viņš ir līdzvērtīgs 3000 kaloriju pārtikas apjomam ar ļoti augstu uzturvielu blīvumu. Tam es aicinātu jūs visus pievērst ļoti lielu uzmanību, jo, redziet, pat ja mēs izaudzēsim kaut kādu daļu no tās pārtikas, ko mēs ikdienā ēdīsim paši, mums tik un tā viņi būs diezgan daudz jāpēd, jo visu mēs nevaram sev paši sagādāt. Lai mēs to saņemtu, šis ir vienkāršākais veids. Šis ir vienkāršākais veids, kā mums nav nepieciešams apēst 3000 kalorijas vai vairāk kalorijas un tad domāt, kā tās kalorijas iztērēt, jo, ja es būtu pabarojis vai atrisinājis ar milzīgu daudzumu kalorijām savu otrā tipa badu vai B tipa badu, es tajā pašā laikā būšu sevi pārbarojis vienkārši ar kalorijām. Vai man būs jādomā, kā viņas iztērēt? Tāpēc es teiktu, ka, ja mēs gribam vienkāršāk, visātrāk, visērtāk, vislētāk atbildēt uz šo te B tipa badu un pabarot pilnvērtīgi savas, jau veselās šūnas, ekstens būs tā lētākā un ērtākā versija. Cik bieži mums to vajag? Jo mēs esam mācīti un mēs bieži domājam par to, ka,
Es iziešu kursu, es tagad nedaudz kaut ko papildināšu savam, o tagad ir rudens, o tagad es varētu kaut ko papildus paņemt klāt, vai varbūt tieši tagad nē, jo ir taču rudens un ir gan ķirbi, gan āboli, viss kaut kas ir dārzā, varbūt šodien nē, bet varbūt tad vēlāk janvārī vai uz pavasari tuvāk. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka jo patstāvīgāk mūsu uzturs būs pilnvērtīgs, sabalansēts ar visām nepieciešamajām uzturvielām ikdienā, jo labākā kvalitātē mūsu organisms mums varēs kalpot. Jo mums būs tukšāka pārtika, jo vairāk un ātrāk mēs saskarsimies ar kaut kādiem veselības izaicinājumiem. Un šobrīd Latvijā, ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad visas slimības ir palikušas vai attiecās uz daudz jaunākiem cilvēkiem. Slimības, kuras kādreiz piemeklēja cilvēkus pēc 50, šobrīd viņas piemeklē pat bērnus. Pēdējo 25 gadu laikā medicīnā ir uzradušies vairāk kā 3000 jauni slimību nosaukumi. Tas viss liecina par to, kas notiek veselības tēmā. Tātad, ja man ir izvēle sākt no turienes, kur es esmu, pilnvērtīgi pabarot savu organismu, tātad 3 no galvenajiem 5 izaicinājumiem es varu atrisināt ar šo te Zemzino veselības koncepciju, tad es to izvēlos darīt. Un tur ir šie 3 produkti, par kuriem mēs jau runājām. Balanseļa, kur atjauno tātad balansu starp omega-3, omega-6 augstskābēm un novērš kronisku iekaisumu. Nākošais – parūpējamies par savu zāņu traktu, parūpējamies par baktērijām, lai viņas būtu sabalansēti, kvalitatīvi pēdušas, pietiekamu daudzumu šķiedrvielas, viņas mums varēs pilnvērtīgāk kalpot, mums būs veselīgs zāņu trakts, veselīgs mikrobioms, kurš nodrošinās gan imunitāti, gan gremošanas sistēmu, gan arī labāku smadzeņu darbību un nervu sistēmas darbību. Ejam tālāk, mūsu tātad šūnu apvalki jau ir sakārtoti, novēršam B tipa badu savā organismā, pabarojam ar vitamīniem, minerālvielām, augu ekstratiem savas šūnas, lai viņas mums var vispilnvērtīgākajā savā variācijā kalpot. Un vēl viens papildus produkts, par ko iesaku arī padomāt, es viņu pats arī ikdienā, jau ir kāds 6. gads lietoju. Tas ir Viva, jeb safrāna ekstrakts, kurš vienkārši pilnvērtīgi pabaro manas smadzenes un nervu sistēmu. Kāpēc ne? Jo vairāk mēs par to uzzinām, jo labāk. Lūk, šeit ir viss Zemzino produktu klāsts. Ideja Zemzino veselības koncepcijai. Mēs esam parasti pieraduši tā, ka kur ir produkts, viņš ir priekš tā. Kur ir produkts, viņš ir pret to. Kur ir produkts, viņš tev darīs to. Mēs ejam tieši pretējo ceļu. Mēs skatāmies, kas ir vitāli nepieciešams ikdienas uzturā, bet kas ir pazudis. Un mēs viņu atgriežam vislabākajā kvalitātē atpakaļ cilvēkiem, lai tas, ko šobrīd cilvēki nevar dabūt savādākā veidā, vai viņi to var dabūt ļoti dārgi un neskaidrs izcelsmes, neskaidrs kvalitātes, tad kur ir piedāvājums, kā to dabūt izmērāmi, viskvalitatīvākajā variācijā un arī vislētākajā veidā. Lūk, un jā, šī bilde ir balvā. Protams, kad šeit jūs neredzat mani pilnā augumā, bet tajā pašā laikā es gribu teikt, ka man patīk šis teiciens izveidots nevis piedzims, jo šeit es esmu 35 gadu vecumā. Un 35 gadu vecumā es domāju, ka veselība ir kaut kas, kas man vienkārši pienākās, un ja man viņi sāk sust, tad es aizēju pie ārstiem un saku, vai saremontējiet mani. Šobrīd man ir pilni 11 gadi ar Zemzino veselības koncepciju, un mani ieguvumi ir milzīgi. Pirmais tātad, ja jau no 35 gadu vecuma man ikdienā bija nepieciešams zāles 3 reizes dienā, kas tātad šo te autoimūno procesu risināja man, tad šobrīd man ir pilni 11 gadi. Man nav nekādas zāles, un man gremošanas sistēma strādā labāk, nekā es pat viņu atceros 25 gadu vecumā strādājam. Tātad tas ir milzīgs iegūms. Ejam tālāk.
vēl viens iegūms ir tas, ka manas hroniskās iesnas ir izzudušas. Kādreiz man 11 mēnešus gadā bija patstāvīgi ciet deguns, šobrīd tas tā nav. Nākošais, mana ļoti sausā, ļoti jūtīgā un patstāvīgi plaisājošā āda arī ir vēsture. Tas tā vairs nav. Nākošais ir tas, ja kādreiz es slimoju ar garantiju 4 reizes gadā, no kurām visticamākais, ka 2 reizes man vajadzēja tādas vai citādas antibiotikas, jo principā, tad, kad tu esi saslims, tev ir strutojošā angīna, tad, ko ārsts saka, tev ir vajadzīgas antibiotikas, jo tas ir baigi nopietni. Angīna man nav bijusi par šiem gadiem vispār, nerunājot par strutojošu. Tas, kas ir vēl labāk, es vienkārši pirmos 3 gadus tam nepievērsu uzmanību, bet pēdējo 8 gadu laikā es esmu jūties tā, ka neesmu no mājas gājis ārā pusotru nedēļu, kas ir fantastisks sasniegums priekš manis. Nerunājot par to, ka antibiotikas man nav bijušas vajadzīgas nevienu reizi. Un tajā pašā laikā, tātad man ir 52 gadi, kā jūs redzat, iepriekš savā vēsturē bildēs, es noteikti biju cilvēks, kur gāja taisnā ceļā uz diabētu un arī uz paaugstinātu asinsspiedienu, varbūt pat uz kaut kādām nopietnākām sirds un asinsvadu problēmām. Tad, ja man nav diabēta un ja man nav nekādas vajadzības pēc asins šķidrinotiem preparātiem vai pret paaugstinātu asinsspiedienu, nekas tam līdzīgs nav vajadzīgs. Un to es arī skaidri apzinos, ka šis sabalansētais, pilnvērtīgais uzturs ar zino produktiem man to ir nodrošinājis. Lūk, un ejot tālāk, atgriežoties pie šī lai jūsu ēdiens ir jūsu zāles. Tātad, ja mēs iztrūkumu savā organismā esam novērsuši, tad mums paliek daudz vieglāk izvairīties no cukura. Jo tad, kad mēs runājam par cukuru, tad, kad mums organisms saka, iedod man ēst, viņš nemāk pateikt, iedod brokoli, iedod burkānu, iedod kvalitatīvu gaļu, svaigu, kvalitatīvu zivi, viņš to nemāk pateikt. Viņš saka, dod man ēst. Un pēc kā sniedzās mūsu roka parasti pie tā, kas dos visātrāko gandarījumu. Un tas ir cukurs. Un tā kā cukurs ir visos produktos, viņš mums ir vispieejamākais. Tad, kad mēs būsim pabarojuši, gan mums būs līdzsvars starp omega-3, omega-6, gan mums būs zemu trakts pabarots, gan arī visas šīs minerālu vielas, auga ekstrakti, vitamīni mūsu organismā būs, vajadzība pēc cukura vai šis cravings vai tas, kad organisms klieks iedod man kaut ko, tas vairs nebūs tāds, kāds tas ir bijis, kad mūsu organisms bijis patstāvīgā badā. Tātad netiešā veidā zino veselības koncepcija arī atbild uz šo problēmu, kas ir pārmēru liels cukura daudzums visos produktos. Un tajā mirklī, kad mēs nokļūstam labākajā savā organismā, tas, ko es šobrīd varu atļauties, es varu atļauties 5 reizes nedēļā vingrot, trenēties, un man 52 gados tas nav ne grūti, ne atņem enerģiju, nekā tam līdzīgi. Tātad šī ir mūsu laikmetīgā atbilde uz to, lai mūsu ēdiens būtu mūsu zāles un lai mūsu zāles būtu mūsu ēdiens. Tātad mēs parūpējamies gan par šūnām, gan par zarnām, gan par smadzeņu darbību, gan par veselīgām, labi pēdušām šūnām. Prevencija noteikti ir labāka nekā slimošana, tāpēc, varu tikai ieteikt izvēlēties šo ceļu. Lūk, tagad es esmu pilnībā gatavs atbildēt uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem, komentāriem. Varbūt kādam kaut kas ir ko papildināt. Es pat zinu, kurš cilvēks varētu kaut ko ļoti vērtīgi pateikt. Elīna, lūdzu, padalies ar savu pieredzi un domām. Jā, labvakar visiem. Tas ir mans vīrs, Ivars. Un tā sanāca dzīvē, kad mūs abus divus skāra šīs autoimūnās saslimšanas. Un tā arī sanāca dzīvē, kad mēs atradām izeju, iedziļinājāmies un iemācījāmies un sapratām to, ka autoimūns process ir risināms,
tikai ir jāiedziļinās tajā, ko Ivars tagad izstāstīja. Un tas, ko viņš nepateica, kas skāra mani ļoti un arī viņu, kad stress un saules trūkums mūsu platuma grādos, dzīvojot Latvijā, ir arī viens no tādiem lielākajiem dažādu autoimūno saslimšanu izraisītājiem. Un manā gadījumā pirms 15 gadiem, kad es saskāros ar onkoloģiju, pēc starošanas un pēc tādām ļoti kardinālām iejaukšanās manā organismā, arī tas, ka es biju gana jauna sieviete, vienalga manu dažādu, kā teikt, sistēmu funkcionēšana tika izskarta, un izrādījās, ka tas autoimūnais process, kas ir saistīts ar hormonālo sistēmu un ar vairogdziedzeru darbību, ļoti, ļoti tiek ietekmēts, tāpēc, kad mums ir gan stress, gan arī tas, kad katastrofāli vienkārši trūkst D3 vitamīns un saule. Un tā ir ļoti, ļoti liela problēma šodien arī mūsdienās, kad ļoti daudzas dzīvesveidu saslimšanas ir pateicoties šiem te diviem aspektiem arī. Un manā gadījumā man tika konstatēts vairogdziedzeru saslimšana, kur tika izrakstīti medikamenti, kas ir hormonālā terapija. Un sanāca tā, ka es vienkārši nobijos un es nelietoju nekādus medikamentus. Un kad nāca mūsu ģimenē šis te zinzīno, mēs nezinājām neko no visa tā, ko šodien Ivars izstāstīja un paskaidroja, ko zinātnieki ir pierādījuši un kas jau ir pierādīts un kur ir ļoti daudz stāsti un risinājumi, vienkārši lietojot balanseļu pēc principa, ka sliktāk vairs nevar būt. Es sāku pamanīt, kā mans organisms sāk reaģēt un kā sāk atrisināties dažādi simptomi, kuri pazūd. Un pēc kaut kāda laika es vienkārši arī asins analīzēs konstatēju, kad vairogdziedzeru darbība, hormonālās sistēmas darbība ir normalizējusies, kas ir šodien mūsdienās ārkārtīgi milzīga problēma sieviešu vidū. Un tāpēc es arī ļoti gribēju padalīties un izstāstīt, jo ļoti daudzas sievietes tiek uzsēdināts uz hormonālo terapiju, un, diemžēl, sekas tās lietošanai ir ļoti daudz dažādas blakus parādības. Un ļoti daudz sievietes arī sūdzās par to, ka 10, 15, 20 gadus dzīvojot uz hormoniem, risinājuma nav, bet problēma paliek arvien spēcīgāka un dziļāka. Un es varu tikai iedrošināt, saprast visu to, ko Ivars stāstīja, kad milzīga loma mūsu atveseļošanās vai tam, kad mūsu organisms saņem resursu, ir tas, kad mēs ar savām izvēlēm ikdienā noņemam pilnībā šo te ļoti ļauno fonu, kas ir hronisks iekaisuma process. Tajā mirklī praktiski var arī būt gadījumi, kur autoimūnam procesam ar to vien arī ir pieticis, ja? Bet, ja mēs vēl padomājam un saprotam par to, ka patiešām mēs nespējam apēst ne tuvu tam, kad tās ir 3000 kalorijas dienā un uzņemt patiešām bagātīgu pārtiku ar dažādām minerālu vielām, vitamīniem un nutrientiem, vai kā lai pareizi pateikt, mikroelementiem, kas mums ir vajadzīgi, lai visas šīs te sistēmas funkcionētu, un arī tā pati hormonālā sistēma, un arī tas pats vairogdziedzeris, tad mēs varam atrisināt vēl dziļākas problēmas un justies vēl labāk ar daudz lielāku enerģijas daudzumu un bez vēl citiem simptomiem. Tas viss ir ļoti, ļoti saistīts, un mums ir jāsaprot, ka organisms ir viens vesels mehānisms, kurš strādā saskaņā, katrs orgāns saskaņā ar citu orgānu, un katra sistēma saskaņā ar citu sistēmu. Un savukārt zinzīno ir tikai mazumiņš, pamatiņš tam, lai dažādas sistēmas organismā nenobruktu, vai arī tas, kad mēs saņemam to resursu, kas ir dabiski vajadzīgs organismam, lai viņš tiktu galā ar kaut kādām nesaprotamām viņam procesiem. Un tās ir tās lietas, ko zinzīno pilnībā pārklāj,
ar to savu ļoti mazo, bet ļoti efektīvo produktu klāstu, kas atbild par balansu, par to, kad mēs novēršam iekaisumu un atrisinām dažādas lietas un problēmas organismā, par to, kad mēs pārklājam jautājumu par imunitāti un par to, kad mēs pilnībā atrodam atbildi par to, kā dzīvot ar pilnīgi veselu zarnu traktu, kas ir saistīts ļoti daudz saslimšanas, kas ir mentālā veselība, nervu sistēma un dažādi procesi, arī hormonālie procesi ir tieši saistīti ar to, cik ļoti labi strādā mums zarnu trakts un vai mūsu zarnā ir iekaisums vai nav iekaisuma, un lielākais jautājums, kā viņu dabūt ārā to iekaisumu procesu. Un Zinzino atbild uz šiem te 3 galvenajiem, tādiem punktiem. Un manā gadījumā tas atrisināja bez medikamentiem visus šos jautājumus, kas bija ļoti dziļi, ļoti pamatīgi. Un tagad 15 gadus vēlāk es varu dzīvot bez dažādiem simptomiem, kā, piemēram, bez 3 dienu migrēnām un bez šiem te medikamentiem vai hormonālās terapijas. Un gribu iedrošināt ar šo stāstu patiešām ieraudzīt un paskatīties, kad mums jau sen pietrūkst ļoti, ļoti daudzas lietas. Un gribu iedrošināt ieraudzīt to, ka Zinzino ir viens pamatīgs, riktīgs uzticamības avots, kurš var palīdzēt dzīvot pilnvērtīgi, justies enerģiski un nelietot nekādas zāles un nejust sāpes. Paldies, Elīna! Šis ir tas mirklis, kad var noteikti uzdot jautājumus. Vai tiešām mēs bijām tik ļoti izsmeļoši? Vai tiešām viss ir pilnīgi un galīgi skaidrs? Es labprāt uzdot vienu jautājumu. Droši. Cik liela nozīme ir balansa konceptam, šim veselības konceptam pie mentālās veselības? Mēs zinām to, ka 60% mūsu smadzeņu veido tauki. 60%. Un attiecīgi arī mūsu smadzenēs ir jābūt tam pašam balansam. 1:3 vai vēl labāk 1:2 vai pavisam labi 1:1. Tad tās mūsu smadzenes būs būvētas vislabākajā veidā. Otrs ļoti svarīgi smadzenēm, smadzeņu darbībai, tāpatām kā nervu sistēmai, tāpatām kā acīm, ir tas, kādas kvalitātes vai kādas ir mūsu asins. Un omega-3 klātbūtne mūsu asinīs nodrošina mūsu asinis, kad viņas ir šķidrākas, viņas ir elastīgākas. Šūnu līmenī. Šūnu līmenī viņi paliek šķidrākas, un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, kad viss smalkākie kapilāri mūsu organismā ir smadzenēs, nervu sistēmā un acīs. Un ja mūsu asins šūnas ir elastīgākajā savā variācijā, tātad mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma un mūsu acis apasiņojās daudz labāk un ir ieguvējis. Cilvēki, kuri nonāk balansā, ļoti bieži pamana to, kad viņu miega kvalitāte uzlabojās, viņiem ir vajadzīgas mazākas stundas miegam, bet miegs ir kvalitatīvāks. Viņš ir kvalitatīvāks, tīrāks, un cilvēks īsākā laikā labāk atpūšās. Tāpatām, kā ļoti daudz cilvēku nonākot balansā, pamana to, ka tad, kad viņam iepriekš uz vakaru jau vairs nebija ne enerģijas, ne vēlēšanās kaut ko darīt, viņš tikai gaidīja, kad varētu aiziet gulēt, tad, kad viņš ir nonācis balansā, viņš izjūt, ka viņam joprojām vakarā ir enerģija, vēlēšanās, spēja koncentrēties. Vēl viens ļoti labs piemērs ir tas, kad mēs šobrīd esam laikmetā, kad ļoti daudziem bērniem ir problēmas ar uzmanības noturēšanu, ar spēju koncentrēties, ar spēju veltīt kaut kam ilgstošu laiku. Bērni, kur nonāk balansā, viņiem visi šie rādītāji ļoti, ļoti būtiski uzlabojās. Un tas ir tieši saistīts ar to, kā mūsu smadzenes, nervu sistēma ir pabarotas un apasiņotas. Vai Vēsma tas atbild uz jautājumu? Jā, paldies.
Ar prieku. Vēl labprāt atbildēsim uz jautājumiem. Tā, es skatos, kad mums čatā ir jautājums. Čatā mums ir jautājums, kādos šķidrumos labāk šķīst, kur pievienot zinobiotika pulveri, liku pie silta miltu linsēklu uzliejuma ar ūdeni, tad slikti šķīd. Tikai ūdens. Es teiktu, ka vislabākais ir, ja tas ir ūdens. Jo ūdenī viņš vislabāk izšķīdīs. Ieteicams būtu, lai tas ir viegli silts ūdens, tad viņš vienkārši ātrāk izšķīdīs. Vēl ir viens jautājums, cik liels daudzums ceļas dienā būtu jālieto, ja ir bijusi galvas smadzeņu kontūzija, vai tas pats 15 ml uz kilogramu. Es varbūt varu pateikt vienu lietu par sevi, kad tajā mirklī, kad manā dzīvē ienāca Zinzino balanseļa, es no pirmās dienas sāku lietot dubultdevas, ļoti daudz lietoju viņu, jo ir jāsaprot viena lieta, ka tad, kad organisms ir pilnībā vesels, viņam pietiek ar to dienu, devu, kas ir uzturošā deva, bet ja ir kaut kādas lietas, ko mēs gribam atrisināt vai palīdzēt uzlabot savu dzīves kvalitāti, un ir jau kaut kāda problēma, tad tā kā balanseļu nav iespējams pārdozēt, ja mēs lietojam arī dubultdevu, tad es ieteiktu vienmēr pie kaut kādām autoimūnajām saslimšanām vai kaut kādas, piemēram, galvas, kā šajā gadījumā, vienkārši pielikt nedaudz klāt, jo mēs vienkārši ātrāk sasniegsim balansu. Un tikai tajā mirklī, kad mēs nonāksim tajā drošajā zonā, zem 3:1, mēs varam sagaidīt kaut kādas izmaiņas. Un nākamās izmaiņas mēs sagaidīsim tajā mirklī, kad mūsu šūnu membrāns kļūs elastīgas. Līdz ar to, lai to rādītāju dabūtu pareizajā rādītājā, vajadzīgs ir vēl garāks ceļš, ilgāks vai arī lielāks daudzums. Tāpēc viennozīmīgi var droši, ja ir tāda sajūta, kad es lietoju pilnībā dabīgu produktu, kuru nevar pārdozēt, var droši pielikt klāt. Tikai būsiet ieguvēji un varbūt sajutīsiet kaut kādas izmaiņas, bet viennozīmīgi balanseļi ir viens no svarīgākajiem produktiem. Jautājums Zinzino tīmekļa vietnē redzēja dažādus produktus. Kā saprast, kādus produktus izvēlēties gan sev, gan bērniem? Bērnam ir atipisks autisms ar problēmām koncentrēties. DK šī lekcija bija par to, kas ir šie Zinzino produkti, lai kā saprast, ja nav lietots, tad viennozīmīgi mūsu pirmais produkts, ar ko mēs sākam vienmēr, ir nonākšana balansā, jo 97% cilvēku no 1,100,000 testiem, kas ir datu bāze, ir atbilde, ka šis te balanss nav, un kad iekaisuma process ir ļoti liels. Līdz ar to varbūtība, kad arī es esmu tajos 97% ir ļoti liela. Un ja ir kaut kādas problēmas, kuras gribas atrisināt, tad jau ir kāds indikators, lai sākt nonākt balansā. Tas ir pirmais. Bet vislabāk jūsu gadījumu un uz jūsu jautājumu atbildēs cilvēks, kas ir uzaicinājis, jo varbūt ir tā, ka ir jāpieliek, piemēram, zinobiotikas šķiedrvielas, lai šī te balanseļa pēc iespējas ātrāk uzsūktos, jo tajā, kā un cik daudz absorbēsies, kāds daudzums šīs te balanseļas, ir atbildīgs arī zarnu trakts, tieši taisnā zarna. Un ja taisnā zarna mums ir pilnīgā kārtībā, kas ir ļoti liels retums mūsdienās ar visu pārtiku, ko mēs lietojam, tad tas process noritēs ātrāk. Bet ja tomēr nav, tad es ieteiktu sākt vismaz ar 2 produktiem, kas ir balanseļa un kas ir sakārtot un novērst iekaisuma procesu zarnu traktā. Tā būtu mana atbilde. Pilnībā piekrītu. Un tad, kad mēs savukārt runājam par pārējiem produktiem, tad es ļoti ieteiktu tiešām iedziļināties
mācīties un centies saprast, jo patiešām ir šie te 3 milzīgie iztrūkumi mūsu uzturā. Un tas ir omega-3, tas ir šķiedrvielas un tas ir vitamīna, minerālvielas, auga ekstrakti. Un tad, kad mēs to iztrūkumu būsim novērsuši, tad, kad mēs pie tā ikdienā strādāsim, tad tikai mēs sāksim redzēt, kā mainās šis te veselības stāvoklis. Un tas, ko ļoti bieži mēs, kad sākam skatīties uz to, kad es gribētu atrisināt kaut kādu veselības problēmu, bet pēc tam pa ceļam mēs ieraugam, kad patiesībā man atrisinājušās ir lietas, kuras es vairs sen savā dzīvē nesagaidīju, kad viņas atrisināsies. Jo tajā mirklī, kad es gribēju kaut ko labāk savai veselībai, es domāju tikai un vienīgi par savu gremošanas sistēmu. Hroniskās iesnas bija pieņēmis kā pašsaprotams savu sastāvdaļu, un es zināju, ka 20% Latvijas vīriešu viņas ir, un domāju, ka man ar to ir jādzīvo. Bet man ir 11 gadi, kad man tā nav. Un tas ir patiesībā šodien es skatos uz hroniskajām iesnām pavisam savādāk. Tas nav kaut kas, kam ir jābūt 20% vīriešu, tas ir kaut kas, kas liecina par to, ka tavs organisms nespēja tev kalpot pilnvērtīgi, viņš kliedz pēc tā, lai tu viņam nodrošini šo te pilnvērtīgo sabalansēto kvalitatīvo pārtiku. Tad, kad tu nodrošini, tad arī šīs te varbūt netik nozīmīgās veselības problēmas, viņas izzūd. Un tad, uz ko tavs organisms ir spējīgs. Un es vēl gribēju piebilst DK, es vienkārši palaidu garām to, ka par bērniņu te gāja runa arī viennozīmīgi šķiedrvielas ir viens no būtiskākajiem, tāpat kā balansēļi, viņi iet roku rokā, ja viņas varētu tā kā savienot vienā produktā, bet tas nav iespējams, diemžēl, tad es teiktu tā, ka tas ir vispār pamats vispār veselībai, nervu sistēmai, smadzeņu darbībai, mentālajai veselībai, tāpēc, kad ir dzirdēts noteikti, kad mūsu, primitīvi sakot, vēders ir mūsu otrās smadzenes, un līdz ar to noņemot šo te slikto fonu mūsu zarnu traktā, mēs atrisinam vai arī uzlabojam to savu, kā saka, galvas smadzeņu darbību. Un līdz ar to šajā gadījumā viennozīmīgi tie ir 2 pirmie produkti, ar kuriem sākt. Un par devām šajā gadījumā es nekādā gadījumā nebaidītos ņemt vairāk un lietot vairāk tieši balansēļu. Un šajā gadījumā vēl var pielikt arī vegāno eļļu, kur ir vairāk DHA, taukskābes omega-3 aktīvās vielas, kas tieši pastiprināti dod papildus risinājumu smadzeņu darbībai viennozīmīgi. Tā kā tie ir 2 produkti. Un vai šķiedrvielas var ņemt arī vakarā? Jā, var ņemt arī vakarā. Vislabākais, varbūt Ivars minēja, es samaisu viņus siltā ūdenī un izdzeru. Un arī ir uz nakti dzerts, ir arī vakarā pēc vakariņām vai pirms vakariņām pilnībā vienalga. Man pirms 17 gadiem pēc bērna piedzimšanas atklāja, ka pietiekami nestrādā vairogdziedzers, autoimūnā saslimšana, tieši tāpat kā man, jā, un L-tiroksīns tieši tāpat kā man jālieto visu mūžu, tieši tā. Tas ir mans stāsts, par kuru es tikko kā stāstīju. Man bija L-tiroksīns, vai ar zīno produktiem es varētu mainīt vairogdziedzera stāvokli darbību. Man nav ne jausmas, cik ilgi jūs dzerat šo te tiroksīnu, jo jums ir jāsaprot viena lieta, ko nozīmē hormonālā aizstājēja terapija. Viena lieta, kad mums liekas, ka tas ir palīdz, bet tai pašā laikā mūsu dabīgo procesu viss sintētiskais medikaments preparāts apstādina. Līdz ar to mūsu dabīgajā sistēmā šī hormona rašanās ir apstādināta. Jūsu gadījumā, ja jūs esat lietojusi šo tiroksīnu kaut kādu X laiku, vienkārši lieciet savā ēdienkartē, savā uzturā. 17 gadus lieto. Jā, 17 gadus. Varbūt sazināties ar mani, paprasiet, pajautājiet manu telefonu, un man ļoti arī interesēs jums palīdzēt un aiziet līdz risinājumam, jo tā ir lieta, ar ko es esmu ļoti bieži saskārusies un ļoti daudz sievietēm esmu palīdzējusi, bet viennozīmīgi šeit jūsu gadījumā strādās 4 produkti, jo manā gadījumā Viva
kas palīdzēja man sakārtot arī nervu sistēmu un miegu. Šajā gadījumā D-vitamīns ir jākontrolē un jāsaprot, jo ar D-vitamīnu lielām devām var arī ļoti palīdzēt vairogdziedzera darbībai. Un balanss ir vienkārši, tas ir pirmais, kas ir jāizdara. Lietojot balansa eļļu, var dubult devas mierīgi, īpaši šobrīd, kad ir novembris, decembris, kad nav saule. Balansa eļļa kopā ar šķiedrvielām palīdzēs jums jau justies labāk. Un vienkārši kaut kādā laika posmā jūs redzēsiet un mēģināsiet varbūt samazināt šo te L-tiroksīna devu un skatīsieties, kā organisms reaģē. Bet viennozīmīga koncepcija jums ļaus dzīvot daudz kvalitatīvāk un justies daudz labāk. Jo es nevarēju sapņot par sportu, es nevarēju sapņot par to, kad man būs enerģija sportot 5 reizes, 6 reizes nedēļā. Man tas bija tabū. Un šī te koncepcija mani tā kā es izrullēju ar to, ka es savu organismu atjaunoju pilnībā un vairogdziedzera funkciju atjaunoju. Tā kā es esmu atvērta, jūs varat droši ar mani sazināties, un es jums palīdzēšu izprast, ja jūs esat šodien pirmo reizi, kas ir tās būtiskākās lietas, kas jums ir jāsaprot, ar kurām jums vajadzēs sadzīvot, ja jūs gribēsiet to atrisināt. Tā kā tā, jā. Jā, un te ir paldies. Un vai Zinzino var uzlabot arī sievietes ciklu traucējums? Viennozīmīgi 100%. Ļoti daudz jaunās meitenes, kurām pazūd mēnešreizes. Tas ir stāsts par hormonālo sistēmu, un saprotiet ļoti pareizi, Zane, kad hormonālā sistēma ēd, un viņai ir vajadzīgs pareizs ēdiens un hronisks tiekaisums, kurš rodas no ļoti liela cukura, glutēna un baltajiem miltiem un ļoti daudzām liekajām vielām, ko mēs uzņemam ar ēdienu, ir milzīgs traucēklis mūsu hormonālajai sistēmai. Un es atļaušos pajautāt, bet jums nav jāatbild, kad jūs pēdējo reizi rīvējāt rutkus, kāļus, topenambūrus, griezāt puravus, ēdāt ķimenes, ēdāt skābētus gurķus un vinigretu, un visas šīs te rūgtās vielas, kas mums ir vajadzīgas. Un tas ir uzvedums uz to, kad mums ir jādomā par to, kad šādus te produktus izrādās, ka vēl mūsdienās 21. gadsimtā ir jāēd. Tā kā ir ļoti daudz atbildes, es jums parādīšu grāmatu. Doktora Paula Kleitona grāmatās gan par autoimūnajām saslimšanām. Tā, es neredzu, vai jūs redzat, laikam švaki redzat. Jā, ļoti švaki, kaut kā man tā kamera tur neķer, bet ir kā stiprināt imūnsistēmu, un lai mūsu ēdiens ir mūsu zāles, tur ir pamatīgs, tāds akmens ielikts izpratnē par to, kāds ēdiens mums ir jālieto. Un pretiekaisuma ēdiens ir tas, kas noregulē mūsu sievietes ciklu. Un gan pieaugušiem, gan pusaudzēm. Tieši tā, tas ir viennozīmīgs Zinzino koncepcijas 100%, ja viņu pielieto, un ja aiziet līdz balansam, nodzīvo gadu balansā un lieto visas uzturvielas, kuras ir vajadzīgas hormonālajai sistēmai, sakārtojās pilnībā un atrisinās. To es jums varu pateikt no pieredzes. Man ir vēl viens jautājums. Minējāt, ka aptieku zivju eļļa nav salīdzināma, bet vai ir pētījumi par D-vitamīnu? Par D-vitamīnu ir ārkārtīgi daudz pētījumi. Tos jūs varat apskatīties, jā. Internetā ir, vienot sakot, D-vitamīns ir pierādīts, kad bez D-vitamīna, diemžēl, mums ir ļoti daudz dažādas problēmas. Un mums ir arī lekcijas, kuri par D-vitamīnu jūs varat pajautāt cilvēkam, kas jūs uzaicināja arī. Varbūt var parādīt jums lekciju, kur ir tieši par D-vitamīnu nozīmi veselībā, un arī šajās te doktora Paula Kleitona grāmatās un koncepcijās D-vitamīna nozīme mūsu veselībai ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Jā, samazinu, lietoju eļļu, šķiedru un D-vitamīnu. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Jā, zinat kā, ārsts mums arī nevar daudz ko atrisināt.
Līdz ar to mēs paši esam savas dzīves saimnieki un savas veselības saimnieki. Līdz ar to mums ir, ja mums nav risinājums, ja mums daudzu gadu garumā lietojot kaut kādu medikamentu nav uzlabojumi, tas ir jautājums, kāpēc, tāpat kā cilvēki gadiem lieto dzelzs preparāts, un diemžēl tas dzelzs joprojām krīt, bet nonākot balansā un lietojot zinzino balansēļu, ēdot tos produktus, ko viņi ēd un lieto ikdienā, dzelzs līmenis paceļās un nav vajadzīgi vairs šie te dzelzs preparāti. Vai zinzino var uzlabot arī, jā, tas jau bija. Bet vai zinzino D vitamīns ir atšķirīgs no aptieku vitamīna? Tam ir forma, kuru atpazīst mūsu organisms, un viņš ļoti labi absorbējās, bet kombinācijā ar šķiedrvielām strādā daudz labāk. Bet tikai jāskatās ir devas, jo ļoti mazas devas ir zinzino D vitamīnam, tur ir tikai 500 IU vienības, līdz ar to, piemēram, manā gadījumā man ir vajadzīgs 6-8 D vitamīna tabletītes no zinzino, jo es uzņemu 4-5 tūkstoši devas papildus vēl pie balansēļas un pie citiem produktiem. Nu, lūk, tā kā laikam būsim atbildējuši uz lielāko daļu jautājumiem. Tieši tā. Tieši tā. Mēs arī esam pārtērējuši laiku. Mēs cienam mūsu visu laiku, jo ir labi, ja mēs varam stundu tam veltīt un iegūt maksimumu. Paldies! Paldies visiem, kas šeit bija. Ceru, ka tas ir noderīgi, un ceru, ka patiešām šī skaidrība un izpratne par to, kā nodrošināt iztrūkumu, kas mums ikdienā ar to pārtiku, ko mēs veikalā varam dabūt, aizvietot, mēs saprotam kā. Un jā, nākošreiz ar prieku gaidīsim, ka dalīsieties arī ar vēl kādām pieredzes situācijām, kur cilvēkiem, kas ir uzlabojies, jo mēs esam sabiedrība, kur viens otram palīdz saprast, kā labāk šos produktus lietot, ko mēs vairāk varam priekš savas veselības iegūt, un katra cilvēka pieredzes stāsts mūs visus iepriecina un arī stiprina savos ceļos. Paldies! Jā. Paldies visiem un izmantojiet šo te melnās piekdienas piedāvājumu un iegādājieties tos produktus gan sev, gan saviem bērniem, gan vecākiem, un jūs redzēsiet pēc gada, mēs gaidīsim jūsu stāstus un gaidīsim, kad jūs pievienosieties un padalīsieties ar to, kādi jums ir uzlabojumi. Un tiekamies katru ceturtdienu 7:00 ar dažādiem lektoriem par šo te veselības koncepciju. Ja jūs pazīstat cilvēkus apkārt, kuriem nav risinājums, aiciniet nākam ceturtdien 7:00 un pajautājiet cilvēkam, kas jūs uzaicinās Zoom linku, palīdziet cilvēkiem būt veseliem un nesiet šo te ļoti svarīgo ziņu tālāk saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem, lai viņiem šie Ziemassvētki jau ir daudz gaišāki un daudz priecīgāki. Paldies visiem! Paldies! Labvakar! Paldies! Paldies! Atā! Paldies! Atā!